Labdien, un esiet sveicināti otrajā nodarbībā, kurā apskatīsimies sabiedrības kopējās pārvaldes dinamiku, tieši valsts, tirgus un sabiedrība, ar uzsvaru uz šo iespējoto sabiedrību, kura savukārt tad ir parādījuši šo spēju veikt sociālo uzņēmējdarbību. Šajā nodarbībā apskatīsim trīs galvenās tēmas, tātad valsts, tirgus un sabiedrības lomas, un tajā otrajā tēmā apskatīsimies sabiedrības pieaugošo pašorganizēšanās spēju, tātad kļūšanu par pārvaldības tīkla partneri, tai skaitā organizējoties sociālajā uzņēmējdarbībā, un trešajā tēmā paskatīsimies tieši uz strateģiskās plānošanas iespējām un lomu sociālajā uzņēmējdarbībā. Tātad pirmā tēma – iesaistīto pušu, valsts, biznesa un sabiedrība lomas. Kā jau apskatījāmies pirmajā nodarbībā, sabiedrības, jeb kopējās publiskās pārvaldības metodes un modeļi ir mainījušies. Tāpēc arī 50. gados ienāca šī strateģiskā plānošana, kas mainīja arī publisko pārvaldi, un tas savukārt mainīja arī iesaistīto pušu lomas. Un, ja mēs skatāmies tieši uz sociālo uzņēmējdarbību, tad vislabāk, šī trešā kolona tabulā, kā mainījusies sabiedrības loma no tādiem vienkāršiem publisko pakalpojumu saņēmējiem vai patērētājiem, kas bija klasiskajā modelī, tālāk līdz ar strateģisko plānošanu nāca šis jaunā publiskā pārvalde, kad sabiedrība bija arī kā klienti, un publiskā pārvalde vērtē klientu vajadzības un savu efektivitāti. Mēs esam pēdējais tāds konceptuālais modelis, ir šī policentriskā pārvaldība, kurā sabiedrība ir iesaistīti partneri. Un caur to arī ir atzīta sabiedrības paša organizēšanās spēja. Daudz dažādos aspektos mēs tālāk apskatīsimies plašāk socioekonomikā, bet tai skaitā arī sociālajā uzņēmējdarbībā. Sociālās uzņēmējdarbības būtību jūs jau zināt, tad nosacīti pildīt kādu funkciju, kas līdz šim ir vairāk vai mazāk bijusi valsts funkcija, ja publiska funkcija, vai daudzos gadījumos arī kaut kas jauns, šajā kopējā pārvaldības dinamikā, par ko ne biznesa, ne valsts, ne sabiedrība varbūt nav iedomājušies vienā vai otrā aspektā. Bet uzsvars ir uz šo tieši sabiedrības lomas maiņu kopējā publiskajā pārvaldībā, kura sabiedrība ir parādījuši šo pašorganizēšanās spēju, tai skaitā pildot arī funkcijas, ko līdz šim būtu sagaidījuši no valsts vai no privātā biznesa. Otrajā tēmā apskatīsimies, kāda tad ir šī sabiedrības pieaugošā pašorganizēšanās spēja, kļūstot par kopējo pārvaldības tīkla līdzvērtīgu partneri. Un šī sabiedrības pašorganizēšanās spēja ir visskaidrāk saskatāma, aplūkojot tieši sabiedrības lomu un iespējas parasto cilvēku kopējās ekonomiskajās izmaiņās. Un es piedāvāju to apskatīties trīs tādos dažādos, bet savstarpēji saistītos elementos, un tie būtu ekonomiskie, biznesa un jau tad konkrētāk uz profesijām. Ja mēs skatāmies tādā plašākā ekonomikā, mūsdienās ir gana daudz, kas arī tā tiek saukti jauni ekonomikas modeļi, kas nepastāvēja vēl pat dažus 10 gadus atpakaļ. Piemēram, dalīšanās ekonomika, kad mēs taksometru pakalpojumu vietā, kas ir privātā biznesa piedāvāts pakalpojums cilvēkiem, dalīšanās ekonomikā mēs izmantojam platformas, kurās varam dalīties ar mašīnām viens ar otru. Digitālā ekonomika arī vēl vairāk cilvēku spēj sasaistīties viens ar otru, nodrošinot viens otram tādus pakalpojumus vai reizēm arī pat preces, kurus līdz tam būtu pirkuši no privātā vai saņēmuši no valsts. Gadījuma darba ekonomika, latviešu valodā tā viņa tulko angļu gig ekonomika, kad patstāvīga darba kontrakta vietā cilvēkiem ir iespēja atbilstoši savam dzīvesveidam izmantot un piedalīties dažādos projekta tipa, noteikta laika, resursu ietvara darbos. Un daudz citi ekonomikas modeļi, kas tiek saukt par jauniem ekonomikas modeļiem, kurā sabiedrība vairs nav tikai parasti publisko pakalpojumu saņēmēji, bet spēj iesaistīties gan publiskās pārvaldības, tai skaitā pakalpojumu radīšanā, gan arī šajā socioekonomiskajā aktivitātē ne tikai kā patērētāji vai klienti, bet arī kā partneri, piegādātāji, nodrošinātāji. Šie ekonomikas modeļi savukārt ir radījuši arī jaunus biznesa modeļus,
droši vien labi zinat jaunu uzņēmumus un citus, un tai skaitā arī sociālā uzņēmējdarbība, kas ir salīdzinoši jauns uzņēmējdarbības modelis, ja, kuru, kā jau zināt, kurā atšķirībā no klasiskās uzņēmējdarbības, kurai galvenais dzinums ir peļņa, sociālai uzņēmējdarbībai šī peļņa tiek likta sociālo vērtību lietā. Ja, tātad arī šīs parāda šo sabiedrības spēju pašorganizēties un darīt darbus, ko līdz šim mēs būtu uzskatījuši, ka saņemtu no cita privāta biznesa, peļņas orientēta vai valsts. Ja, sociālā uzņēmējdarbība, protams, biežāk tiek salīdzināta ar valsts funkciju īstenošanu. Tā rezultātā ir veidojušās arī jaunas profesijas, es varbūt sākšu no beigām, ja šajā gan digitālās ekonomikas laikmetā, tur lielo datu, mākslīgā intelekta, kiberanalītiķi, inženieri, zaļās ekonomikas un aprits ekonomikas kontekstā ilgtspējas vadītāji, arvien lielākas klientu orientācijas, ja, arī digitālās ekonomikas, ja platformu sabiedrības kontekstā šie klientu pieredzes, ja angliski user experience dizaineri, influenceri arī kā profesija nu jau, un, protams, sociālie uzņēmēji arī ir, pagaidām augoša, bet uz palikšanu attīstījusies profesija, šajā gadījumā kā uzņēmējdarbības veicēji un tieši sociālās uzņēmējdarbības veicēji. Un trešajā tēmā apskatīsimies stratēģiskās plānošanas nozīmi sociālajā uzņēmējdarbībā. Stratēģiskās plānošanas loma sociālajā uzņēmējdarbībā ir cieši saistīta ar jau iepriekš skatīto stratēģiskās plānošanas un stratēģiskās vadības koncepta attīstību pāri sākotnēji paredzētiem privātajam sektoram, ja, bet ar to attīstību arī kopējā publiskajā valsts un nevalstiskajā sektorā, kas arī šajā kopējā sektorā ir tāds galvenais attīstības instruments, ja, ko lieto šie valsts funkciju īstenotāji un privātais sektors, ja biznesa pievienotās vērtības radītājs. Līdz ar to sociālā uzņēmējdarbība kā sabiedrības pašorganizēšanās spējas rezultāts, pārējie partneri arī šim jauniem spēlētājiem, no šī jaunā spēlētāja sagaida arī līdzvērtīgu elementu izmantošanu, attīstības nodrošināšanai un rezultātu sasniegšanai. Ja, tad stratēģiskā plānošana, varētu teikt, ir ļoti pamatoti gaidīta no pārējiem partneriem, kas jau piedalās publiskajā pārvaldībā. Varētu arī teikt, ka stratēģiskās plānošanas mehānismu lietošana ir nosacīta deleģēta. Ja tu piedalies kopējā pārvaldības attīstībā, tev jārunā ir valodā, kurā mēs visi runājam, jāizmanto instruments, kur ir atzīti un tiek izmantoti. Ja līdz ar to varētu teikt, ka šī stratēģiskās plānošanas nepieciešamība ir arī deleģēta sociālās uzņēmējdarbības veicējiem. Un kopumā tas nodrošina sociālās kopējās pārvaldības, jeb kopradīšanas tādu strateģisku saskaņošanu. Ja redziet, kā mēs izmantojam šo vārdu arī šajā kontekstā, strateģiskā saskaņošana. Tā, lai jūsu mērķi saskan ar nosacīti kādas valsts politikas mērķiem, kura jau piedalās, iespējams, ja jūsu sociālās uzņēmējdarbības tematikas jomā. Un izmantojot stratēģiskās plānošanas pieeju, šī jūsu sociālā uzņēmējdarbība būtu sociāli saskaņot un līdz ar to arī leģitīmi stiprāka, ja, tiesiskāka, efektīvā resursu sadalē. Tā, lai nav tā, ka katrs sāk kaut ko no jauna, bet ievēro jau arī esošo tirgu. Cita starpā tā noteikti nodrošina efektīvāku funkciju sadali, ievērojot arī subsidiaritātes principu, proti pakalpojums tiek sniegts pēc iespējas tuvāk klientam, jeb pakalpojumu saņēmējiem. Un laba sociālā uzņēmēja stratēģija būtu, es viņu saucu tādā pareizā novietojumā, ja pareizā tādā ietvarā, sadarbībā jau ar esošajiem publiskās pārvaldes un tirgus mehānismiem. Ja, jūsu sociālās uzņēmējdarbības ideja būtu saskaņot ar vienu vai otru politiku, kas strādā jau šajā jomā un ņemtu vērā, ko jau privātais bizness arī dara. Un izmantojot šo pieeju, ko izmanto arī pārējie publiskā tirgus dalībnieki, protams, tas nodrošina arī lielāku uzticamību un uzticēšanos jūsu spējai efektīvi veikt šo sociālo uzņēmējdarbību.
Un kā jau iepriekš minēju, šīs nodarbības praktisko zināšanu nostiprināšanai uzdevumi būs praktiskāki un jau vairāk pie lietas, ne par teoriju, bet jau pie lietas, par jūsu sociālās uzņēmējdarbības ideju. Proti, lai stiprinātu zināšanas no šīs nodarbības, apzinoties jūsu sociālā uzņēmēja partnera lomu kopējā pārvaldībā, apdomājiet šādus jautājumus un piefiksējiet sev jau arī konkrētus atbildes uz šiem jautājumiem. Proti, jūsu sociālās uzņēmējdarbības produkts vai pakalpojums, kuru jūs plānojat vai tālāk attīstīsiet, padomājiet, kādā politikas jomā tas jau šobrīd iedaras un kas šajā politikas jomā notiek, ko valsts ir darījusi un ko jūsuprāt varētu darīt vēl. Kādi uzņēmumi no privātā sektora pašlaik darbojas šajā jomā, nosacīti atbalstot šo vienu vai otru valsts politiku? Kādas ir sabiedrības vajadzības šajā jomā, proti klientu, esošo un potenciālo klientu, un tad noslēgumā, kāda būs jūsu vieta, kas ir jūsu pievienotā vērtība, vai tā būs novitāte, kaut kas jauns, vai tas būs papildinājums, vēl papildus galvas un darba rokas un resursi un idejas, bet jūsu vieta šajā jau notiekošajā tirgu, vai, ja tas ir kas jauns, tad tā būs jūsu novitāte. Un es aicinu šī uzdevuma izpildē sākt jūs zīmēt schēmu, struktūru, kas parāda esošo publiskās pārvaldības to ietvaru, tā skaitā valsts un tirgus līdzdalību tajā, lai jūs spētu identificēt savu vietu šajā struktūrā. Un noslēgumā, kā parasti, apkoposim galvenās atziņas no šīs nodarbības. Tātad sabiedrības loma, kā mēs apskatījāmies, kopējā socioekonomiskajā pārvaldībā ir pieaugusies. Ir stiprinājusies šī sabiedrības paša organizēšanās spēja, un mēs varam parādīt, ka spējam nosacīt arī rūpēties viens par otru tādās jomās, kurās līdz šim par mums būtu parūpējusies valsts vai bizness. Proti šī koprades partnerība arī sociālo vajadzību risināšanā. Stratēģiskā plānošana savukārt ir instruments, kuru ir labi izmantot arī sociālajiem uzņēmējiem, lai īstenot šādu strateģisku saskaņošanu ar citiem jau esošiem tirgus dalībniekiem, proti valsts un pašu tirgu, jeb biznesu. Tādējādi nodrošinot to, ka jūs runājat vienā valodā, izmantojat līdzīgus instrumentus un spējat saskaņot darboties kopējā pārvaldībā.